Uz sarunu esam aicinājuši FC Nikers šīs sezonas rezultatīvāko spēlētāju Kristu Krūmiņu. Pastāst mums, Krist, lūdzu, tu pats nāc no Tukuma. Kā tu vispār nonāci Kuldīgas komandā un cik viegli vai grūti bija pieņemt šādu lēmumu pievienoties FC Nikers? Un vai tas lēmums ir pareizs bijis? Kā tu to vērtē sezonas garumā? Pirmām kārtām sveiciens visiem Kuldīgas sporta līdzjutējiem un Nikers faniem. Par to, kā es nonācu Kuldīgā, man bijušais komandas biedrs, tukumnieks Ronalds Leja, izteica tādu piedāvājumu pamēģināt savus spēkus futzāla virslīgā, Kuldīgā. Es pieņēmu šo izaicinājumu un augusta vidū devos Kuldīgas pirmo treniņu. Nonākot Kuldīgā, vai iepriekš jau tev bija kādas zināšanas par FC Nikers? Kas tā par komandu un šeit nonākot, vai kāds bija tas pirmais priekšstats, vai viss būs ok? Par Kuldīgas Nikeru bija dzirdējis un arī iepriekš bija spēlējis pret viņiem. Futzāla pirmajā līgā, kad spēlēja Tukuma sastāvā pirms kādiem 7 gadiem. Tas vēl bija ļoti jauns, 18 gadi. Tā bija tāda pirmā pilnā sezona futzālā. Skaidrs. Un cik viegli vai grūti futbolā, pats es spēlējis arī klasisko futbolu, cik viegli ir pārslēgties un kādas tās galvenās atšķirības spēlētājiem ir pārējot no klasiskā futbola uz tēlu futbolu? Kādas tās var būt galvenās nianses, lai mēs līdzjutēji saprastu, ko tas nozīmē spēlētājiem? Spēlē tāpat kā ārā ar kājām, bet atšķirība ir diezgan manām, jo ir liela ietekme no dažādiem sporta veidiem. Futzālu var pielīdzināt gan basketbolam, saistībā ar visām stratēģijām, blokus tur pielikt vai spēlē ar muguru pret vārtiem, izmantojot savu augumu. No handbola ir kaut kādi elementi, kad ar rokām tur pietur spēlētājs. Daudz vairāk var izmantot rokas un grūstīt spēlētājs. Un tā ir kaut kādi elementi no citiem sporta veidiem. Jā. Piemēram, no hokeja tās maiņas ātrās. Daudz intensīvāks tas sporta veids ar ļoti liela nozīme ar standarta situācijām un tādām lietām. Jā. Bet klasiskie futbola pamati vairāk palīdz nekā nepalīdz? Noteikti palīdz. Jebkurš, kas spēlē futzālu, iepriekš ir spēlējis lielo futbolu, un viss, ko tu esi darījis lielajā futbolā, nāk līdzi uz futzālu un ļoti palīdz. Uzsākot jauno sezonu, pats pievienojies augustā, komandai rudens pusē jau varēja sajust tādu veiksmes garšu, kad šī sezona varētu būt tāda, kur var reāli cīnīties par medaļām, vai kā jums tas sajūts bija rudens pusē? Rudenī vēl nebija nekas tā īsti skaidrs. Man galvenais bija iejusties komandā, sajust vispār to futzāla garšu, kā jāspēlē. Viņš ļoti daudz nianses bija jāmācās, kā vispār novietoties laukumā, kur ļoti treneris palīdzēja dažādām niansēm. Individuāli daudz runājām ar viņu par dažādām situācijām laukumā, kā labāk pielāgoties un tā. Bet par tiem mērķiem tie auga ar katru spēli, jo es varēju just, ka komanda ir saliedēta, ka tajā ziņā viss ir kārtībā, bet jāiegulda liels darbs, lai tiktu pie tām medaļām. Un ar katru spēli mēs progresējām. Nāca arī sezonas vidū jauni spēlētāji no Tukuma. Bija papildinājumi ļoti svarīgi, kas arī ļāva izcīnīt tās medaļas. Vispār viss kopā tas kolektīvs ļoti, ļoti labā līmenī, lai izcīnītu tās medaļas. Tad bija izveidojies tāds ļoti draudzīgs mikroklimats komandā. Jā. Tas viss sākās vispār ar komandas vadību, ar Zigmundu un treneru un viss, kas notiek apkārt Kuldīgas futzālam. Ļoti augstā līmenī. Gan Niklaus darbojas, gan Ģirds palīdz. Viss kopā tas veido to medaļu. Katrs pieliek savu to artavu tam panākumam. Kā tev pašam tāda laba sezona izdevusies? Varbūt ir tāds spilgtākais brīdis, kas tev nāk prātā, vai kaut kāds savs gols pats skaistākais, vai kaut kāds tāds atslēgas moments, kas tev nāk prātā pirmais, ko tu no šīs sezonas tā tā noteikti būtu tā Arēnas Rīgas spēle. Tā bija ļoti laba iespēja uz īstā futzāla laukuma uzspēlēt tik lielā skatuvē. Tas bija tāds spilgtākais. Personīgi arī pret Madonu tie 6 goli, ko es iesitu vienā spēlē. Tas bija tā,
tā diezgan pašam negaidīt, ka es tik daudz ar vienā spēlē iesistu, bet, jā. Bumbardieru status šajā sezonā. Jautājums tāds, kas ir kuldīzniekiem labāk zināms, un tev kā spēlētājiem mēs esam šeit šobrīd Kuldīgas hallē, kur ir specifisks sintētiskais grīdas segums, kā tas jums palīdz vai nepalīdz mājas spēlēs un izbraukumā seguma atšķirās, vai jūs šeit sajūtaties labāk, vai kā ir tieši ar šo sintētisko segumu? Seguma noteikti atšķirās mūsu laukums no citiem, kas arī palīdz mums, bet arī reizē limitē, jo mūsu tā pirmā maiņa, kas mēs esam, mēs tādi diezgan tehniski un ātri esam, otrā arī, mēs vispār kopā kā komanda diezgan uz to no 3. vietas līdz beigām esam diezgan tehniski, kas arī mūs mazliet ierobežo šī laukuma, jo viņš ir lēnāks. To arī arēnā varēja izjust, ka mēs esam daudz ātrāk par tām pārējām komandām. Bet tā, jā, tas mums arī gan palīdz, gan reizē arī mūs limitē pašus. Jā, laukums ir segums tieši specifisks, un kā tev šajā sezonā pievienojoties FC Nikers, kā tu sajūties mūsu Kuldīgas hallē, ko tu vēlreiz vari mājas spēlēs un Latvijas kausa finālā bija, manuprāt, ļoti laba atmosfēra. Kāds no spēlētāja puses izjūt vai neizjūt to atmosfēru? No spēlētāja puses vienmēr izjūt. Pat ne tikai Kuldīgā spēlējot, bet ārpus izbraucot uz to pašu Jēkabpili, mēs visur sajūtamies kā mājās. Jo mums fani ir tiešām vislabākie Latvijā, futzālā noteikti. Paldies liels faniem, bet arī faniem ir pats svarīgākais jautājums, kas fanu prāts nodarbina pašlaik pēc šīs veiksmīgās sezonas pār nākotnes plāniem, vai Krists Krūmiņš, Kuldīgas rezultatīvākais spēlētājs nākošais gadu būs FC Nikers sastāvā. Tas jau varētu daudziem faniem būt interesējošs jautājums. Šobrīd es vēl esmu Nikers spēlētājs, tāpēc var teikt tikai to labāko par Nikers komandu. Šeit vienmēr ir bauda spēlēt, un par nākotnes plāniem īsti nevar, laiks rādīs, kas notiks, bet šeit es jūtos kā mājās, kā savējais. Paldies, Kristiāna, vēl veiksmīgākas sezonas, lai viss izdodās, un mēs, Kuldīgas fani, cerēsim, ka Kristis paliks FC Nikers sastāvā un turpinās mūs priecēt. Paldies, Pinter. Paldies.